Sveiki visiem, sveiki, mani sauc Lauris Freināns, un šajā video kanālā YouTube'ā nav bijuši ļoti sen nevienas video. Tāpēc es nolēmu ielikt jaunu un gribu parunāt par mākslīgajiem intelektiem. Par mākslīgo intelektu dažādām iespējām, ko var darīt ar mākslīgo intelektu. Un pirmo es gribu apspriest pašu populārāko mākslīgo intelektu, ChatGPT. Saucās mākslīgais intelekts, bet tas ir vienkārši uztrenēts rīks, kas palīdz prognozēt katru nākamo vārdu un ielikt to secīgi, lai tas izklausītos ļoti gudri. Un, piemēram, tagad pamēģināsim ChatGPT. Sveiks, vai tu vari stādīties priekšā, kas tu esi un ko tu dari? Čau, Lauris! Es esmu virtuāls palīgs un mani sauc Juis, pēc tava izvēles vārda. Mans uzdevums ir palīdzēt tev ar jebkādiem jautājumiem, sniegt informāciju, idejas un atbalstu. Es varu sarunāties ar tevi par dažādām tēmām, palīdzēt plānot projektus, dot padomus un vienkārši būt par sarunbiedru. Kas tev šodien uz sirds? Labi, Juri, paldies tev. Vari latgaliski pastāstīt kaut ko interesantu, lūdzu? Protams, Lauri. Vai tu zini, ka Latgalē ir senas tradīcijas, kas saistītas ar... Nē, latgaliešu valodā vari pastāstīt kaut ko interesantu, bet tieši latgaliešu valodā. Dābre, Lauris! Vai zini, ka Latgolā ir daudzi senī pieminīkļi, kas napalīk aizmārsūti? Piemēram, Aglonas bazilika ir nav tikai svēta vieta, bet arī liels kulturāls centrs, kurš sabrauc tūkstošiem cilvēku. Tā ir natkai viena no svarīgākajām katoļu svētkiem. Tu vari tagad pateikt, tev ir kāda humora izjūta? Vari latgaliski pateikt kaut kādu humoristisku stāstu? Protams, tev ir viens latgalisks jokējums. Viņš čalis pīzaudzēja tik daudz kartupeļu, ka kaimiņam soka. Dūmoju, kur tev tūdaļ godos likt? Čalis atbild. Aiznesīšu uz bāru, varbūt pīrudīs kā čipsus ar garšu no lauku sirds. Es īsti nesapratu viņu, bet labi būs. Īstenībā nevajag viņiem teikt paldies, tas tikai resursus prasa ļoti daudz. Un šitais maksas konts, kas man ir, tas ir manas sievas, nevis manas uz ChatGPT. Bet man vēl ir uz Gemini arī, bet to kādā nākamajā video pastāstīšu sīkāk. Tā kā izmantojiet visu mākslīgos saucamos intelektus, un jūsu dzīve būs vieglāka. Paldies!